rokos, sievietēm pirmā diena noslēgusies. Kādi komentāri? Galu galā tev šī debija pieaugušo Eiropas meistaru sacīkstēs, vēl pie tam čempionu kauss. Kā bija spēlēs ar Eiropas labākajām dāmām? Es ļoti satraucos. Vēl joprojām man jau ir šeit tā kā kamols jau. Es zinu, ka viņš pāries pēc tam, kad es atnākšu atpakaļ uz hotelu, bet es jau ceru, ka rītā man sanāks daudz labāk un kā es tā kā nebūšu tik ļoti satraukta kā šodien, jo šodien tiešām bija ļoti daudz kļūdu, pilnīgi tādas, kuras es pat negaidīju, ka tādas būs, un es nevarēju sakoncentrēties. Tik ļoti satraucos, ka, vienkārši negāja. Bet es tiešām ceru, ka nākamās 16 spēles būs tās, kas mani izvilks, un kad es to savu vidēju arī pacelšu, es ceru, ka tā kārtīgi pacelšu. Jā. Vai tev patīk tā doma, ka rītdien tu spēlēs kopā ar mani? Teikšu godīgi, jā. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs spēlējam no rīta. Otrkārt, tāpēc, kad mēs būsim tā kā uz viena celiņa kopā, mēs varēsim vairāk tā kā, aprunāties par to, kas notiek uz celiņa, kā notiek, tā kā varam redzēt vienu otru kļūdas, palīdzēt. Varbūt tā mēs mazāk palīdzēšu, bet, tik un tā es varētu kaut kā, mēs varam kopā tā kā tas savas kļūdas izlabot, teiksim tā. Jā. Un izvērtējot tavu spēles plānu, kā tu šodien spēlēji, bumbu izvēli un tā tālāk, vai tu rītdien kaut ko mēģināsi savādāk, mainīsi vai nē, vai turpinās tāpat? Es domāju, ka es turpināšu tieši tām pašām bumbām, kas ir snapluks. Ka tā nav mazāk, bet tā būs tā kā vēl viena opcija, ja man vispār nekas neiet. Jā, un arī par vietu, es domāju, ka viņu atstāšu tādu pašu, jā, protams, kustēšos pa labi, pa kreisi, un arī centīšos saglabāt savu ritmu, lai es neskrienu, lai es nevalku bumbu, un arī, protams, skatīšos uz to savu punktu, uz kuru man ir jāstās, lai es varētu izvest pareizi. Labi, paldies tev. Tad dodamies ēst un atpūsties. Jā, pareizi teikt. Tad līdz rītam.